Nu, Kristap, ko tu saki, būs glīts kvadrātmetrs. Šeit mēs šo eksperimentu veidosim tehniskajā zālienā, lai nebojātu kopējā zāliena kopskatu, jo ar mēsošanu jūs varat izdarīt ļoti daudz slikta. Ja jūs uzbērsiet pa daudz mēslojumu, zāliens izdegs. Ja jūs viņu izbērsiet nevienmērīgi, tad notiks tas, ka tik cik nevienmērīgi viņš būs bērts, tā arī augs zāliens. Ja jūs ejat pa maz, tad īsti nav jēgas. Un ļoti svarīgi ir tas, ka šādā dienā noteikti zālienu mēs nemēslojam. Zālienu mēs mēslojam apmākušā laikā un tad, kad ir lietus. Ja lietus nav, noteikti kārtīgi zālīti ir jāsalaista. Jo, ja viņa netiek salaistīta, mēslojums viņu izdedzina. Nu, lūk. Tā kā šeit mēs atgriezīsimies pēc 2 nedēļām, lai redzētu, kā izskatās viss pārējais un kā izskatās tieši šis te kvadrātmetrs. 20 grami uz kvadrātmetru, kas ir tas vajadzīgais izsejas daudzums šim te mēslojumam, izskatīsies aptuveni šādi. Kāds ir tas graudiņu pārklājums? Šobrīd gan ir tā, ka ir gana liela saule un viņš ir balts, bet jūs redzat, ka tas nav tā, ka šeit būtu viss perfekti noklāts. Graudiņš no graudiņa nav tālu, 2-3 cm attālumā ir smuks pārklājums. Ja mēslojums kaut kur trāpās uz bruģīšu vai kaut kur tur, pēc tam nopūšam ar lapapūtēju, jo viņš atstāja tādus nelielus nesmukus straipus. Tu vēl filmē, Krista?